Kā jūs plānojat atbalstīt ģimeni bērniem? Bet šeit ir divas daļas. Viens ir stimulēt ar naudu, otrs ir attieksme. Ne jau no pabalstiem mēs te kļūsim bagāti un izdzīvosim, lai jauni cilvēki ātrāk dibinātu ģimeni. Nevis vēlāk, bet ātrāk. Jo lielāki ir ieņēmumi, jo vairāk ir iespējas palīdzēt. Es tagad negribu teikt, tā mēs dosim to. Kā jūs plānojat atbalstīt ģimeni bērniem? Pirmkārt, ir jāsaka, tā bēdīgā tēma mums dzimst maz bērni. Statistika. 80. gadu beigas, sliktā Padomju Savienība. Latvijā piedzimst apmēram 40,000 bērni. Kopš tā laika sākās kritums. Šogad Latvijā piedzimst tikai apmēram 12,000 bērni. Tātad 3 reizes mazāk. 3 reizes mazāk nekā tas ir bijis. Jā. Cilvēku skaita samazinājums, bērnu dzimstības samazinājums, un tā ir problēma. Tā ir liela problēma. Jo pagājušā gadā bija antirekords. Izrādās, ka pagājušā gada antirekords, kurā bija mīnus kaut kādi 15%, šogad atkal būs vēl mīnus 15%. Un jo mazāk dzimst arī nākotnē. Un tas, ko es redzu, ir viena lieta. Valsts un pašvaldība var piedāvāt kaut kādus vienreizējus pabalstus, kas ir baigi ok. Bet lielākais atbalsts ir vajadzīgs tāds, kad ir sevišķi jaunai ģimenei, vai mēs varēsim pabarot mūsu ģimeni, dzīvojot un strādājot Latvijā. Ne jau no pabalstiem mēs te kļūsim bagāti un izdzīvosim. Un es teikšu tā, ka jo lielāka būs mūsu ekonomika, jo lielāka būs budžeta ieņēmumi, jo varbūt lielāks atbalsts. Es savā laikā piedāvāju programmu, diemžēl šodien mēs neesam pie varas un esošā vara to negrib atbalstīt, bet es piedāvāju arī caur uzturēšanās atļauju programmu piesaistīt turīgus cilvēkus un principā piedāvāt viņiem nevis termiņu uzturēšanās atļauju, bet pastāvīgu uzturēšanās atļauju, un tā nauda, kas ienāktu valsts budžetā vai speciālā, budžetā, varētu tikt novirzīta vienai programmai, dzimstības veicināšanai, kurā mēs varētu maksāt par katru piedzimušo bērnu. Jo lielāka ģimene, jo lielāks atbalsts, to līdzekļus mēs varētu novirzīt tieši hipotekārai programmai, lai jaunas ģimenes varētu tikt pie dzīvokļiem, pie mājām. To visu var darīt, ja ir nauda. Bet, kā jau es teicu, es domāju, ka šī programma ir iespējama pēc nākamajām vēlēšanām. Jo savā laikā, kad es principā ieviesu to uzturēšanās atļauju programmu, ar to programmu vairāk kā 3 miljardi investīcijas tika piesaistītas ekonomikai. Jo redz, ļoti bieži mēs tagad runājam par tiem migrantiem. Ja es esmu kategoriski pret nelegāliem migrantiem. Tie, kas brauc no nezināmām valstīm un mūs apdraud, jo mēs nezinām, varbūt viņi brauc tur, kur kari notika, varbūt viņi noziedznieki ir un viss. Ja. Tas kriminogēno vidi ievērojami pasliktina. Bet es esmu par to, lai šeit brauktu gudri cilvēki, izglītoti cilvēki, lai stiprinātu mūsu ekonomiku. Tāpat kā piesaista Amerika, tāpat kā šodien piesaista Lielbritānija, jebkura cita valsts. Un investoru piesaist, tā ir viena no programmām. Ja uz Latviju ir gatavi braukt investori, kas investē nekustamā īpašumā, maksājot par to naudu gan nekustamā īpašumā, gan arī valstī, tad mēs to naudu varam novirzīt jebkurai programmai, tā skaitā arī bērnu programmai. Tā kā jo lielāki ir ieņēmumi, jo vairāk ir iespējas palīdzēt. Es tagad negribu teikt, tā mēs dosim to, bet tā galvenā lieta ir tāda, ka ir jābūt skaidrībai par šiem ieņēmumiem. Es personīgi uzskatu, bet šeit ir divas daļas. Viens ir stimulēt ar naudu, otrs ir attieksme. Un tas, kas šodien ir, bija arī, man liekas, jautājumos dažas lietas par tām vērtībām. Es uzskatu, ka līdz 18 gadiem, kamēr bērni nav pabeiguši skolas, vajadzētu skolās audzināt bērnus, jā. Kā mēs bieži sakam, tā ir sava veida ideoloģija, propaganda, bet mācīt bērniem, maziem bērniem par to, kā puika var kļūt par vīrieti, ko nozīmē būt par vīrieti, ko nozīmē rūpēties par ģimeni, par saviem vecākiem, par savu nākamo sievu, bērniem un viss. Ja. Un tā tālāk. Tas ir tas, kas ir jāieliek kā vērtības
skolā. Tāpat arī meitenēm, kā viņas varētu kļūt par mātēm, izaugt un visu. Un cik ir forši, ka tev ir ģimene, ka tas tev dod stimulu. Jā. Tagad kas notiek? Dzīvojam priekš sevis. Dzīvojam priekš sevis. Sākumā karjera, viss. Es varu pateikt uzreiz, ja man nebūtu ģimene, bērni, es nebūtu dzīvē pat pusi sasniedzis to, ko es sasniedzu. Kāpēc? Tāpēc, ka mana motivācija bija, es visu laiku domāju par ģimeni. Pašā sākumā, tad, kad nebija kur dzīvot, nebija pietiekoši iztikas un tā tālāk, es domāju, kā pabarot. Es nevaru vienkārši viens pats, darbu pazaudēju, darba nav, aizēju tur ar čaļiem, sāku dzert, nodzeros un viss. Kad ģimene saka, pagaid, kā man bērni, man viņi jāpabaro. Sieva tur mājās ar bērnu, un kad tur 1, pēc tam 2, pēc tam 3, viss. Tas ir tas, kas stimulē. Šodien jūs ko? Mēs par brīvību. Visi super, davai tur 117 genderi. Es ļoti atvainojos. Pēc 18 gadiem, lai dara, ko grib katrs cilvēks ar savu ķermeni. Pēc 18 gadiem, lai dara, ko grib. Tā ir pieaugušo cilvēku. Bet līdz tam vecumam, tomēr mēģinam cīnīties. Jo es vēlreiz saku, katrs cilvēks var piedzimt savādāks. Viss, kas var būt, un es to respektēju, bet tas, kas mani neapmierina, ka tad, kad kādreiz bija tā, ka ja arī cilvēks prasīja, esiet iecietīgi. Tas ir pirmais, kas ir jārespektē. Mēģināsim būt iecietīgi pret visiem. Jā. Bet pēc tam, tad, kad tu, piemēram, citai Bībeli, tevi liek cietumā, tur Somijā, Zviedrijā tādi gadījumi jau ir bijuši par to, ka, kā tas ir, tu tur citai Bībeli, pat mācītāji tur grib likt cietumā. Tu sāc iestāties par ģimenes vērtībām, mēs aizējam. Un šodien man tas biedēs, pateikšu tā, es nezinu, kur mēs ejam. Jo vēlreiz es saku, es personīgi esmu to publiski teicis. Katram cilvēkam ir tiesības būt tāda, kā ir, bet man uztrauc, piedodiet, visatļautība, izvērtība, piedodiet, seks, viss šitas. Kādreiz bija no 16, 18 gadi viss, Patreiz tas viss ir vispār ir aizgājusi visatļautība, ko es negribu akceptēt. Es labi saprotu, ka tā pasaule mainās, bet es tomēr uzskatu. Es varu teikt, kādreiz bija tā, ka bija vecākā paudze, viņi bija ļoti konservatīvi pavisam, es jau biju jaunā paudze. Tagad es kā jaunā paudze 90. varu pateikt to, es tomēr gribētu, lai bērnam skolā iemācītu, ko nozīmē pirmkārt būt par tēvu, māti, kas ir vērtība. Piemēram, tas viss dženderisms, kuri patreiz atzīst tie, kas jau caur to ir izgājuši. Kā sieviete iziet ķīmijterapiju vai puisis, viņš nekad vairs nevar kļūt ne par māti, ne par tēvu. Un tas notiek ar bērniem citās valstīs. Man tas ir nesaprotams. Vēlreiz, pēc 18 gadi, tu nevari katram cilvēkam blakus turēt policistu, likumsargu, visu. Pieaudzis cilvēks izvēlas pats, bet mums ir jācīnās, lai katrs tomēr zinātu to, kad sapņotu par ģimeni, par bērniem un viss. Un es vēlreiz saku, nekādā gadījumā nenostājoties ne pret vienu, bet problēma ir tā, ka tagad sludināt, kas ir dabiska ģimene, tas ir, tu nedrīkst. Nav tādas dabiskas ģimenes, nav vīrieša, nav sievietes. Ir 107, es vēlreiz saku, ir lietas, kuras es varu akceptēt, bet ir lietas, kuras es vienkārši nesaprotu. Kā var atteikties no tā, ka jo tikai sieviete var dzemdēt, vīrietis nevar dzemdēt bērnu. Un tas ir tas, kas man šķiet ir aizgājis pa tālu. Bet es varu pateikt to, šī ir politika. Tas nav tā vienkārši. Un ja mēs apskatāmies, kas Latvijā notiek, bija pasākums, kurā bija daudz jauniešu arī. Es vienkārši pateikšu dažas lietas. Lielākā daļa organizāciju, kas organizēja to pasākumu, saņem milzīgu naudu caur Sabiedrības integrācijas fondu. Sabiedrības integrācijas fonds saņem apmēram 40 miljonus gadā par tēlu runājot. Tātad viņi saņem naudu. Cilvēki, ja SIFU mēs likvidētu, viņiem nebūtu vairāk šīs algas tur. Cilvēki, kas saņem algu. Tas ir visas šīs mozaikas, LGBT kustības tur un tā tālāk. Viņas saņem, plus tā nauda aiziet mēdījiem.
privātiem mēdījiem. Ja privātais mēdījis viņus neatbalsta, viņi nesaņem naudu. Principā tā ir arī nauda, ar ko tiek nopirkti. Cilvēks sākumā saka, kā man maksā naudu, es taču nevaru neiet un neaizstāvēt savas vērtības. Un beigās sanāk tā, ka tie, kas it kā tajā nepiedalās no malas, viņi saka, jā, redziet, tur cilvēki tur protestē pret vēl kaut ko. Jautājums, kas apmaksā? Kurš apmaksā šo svētkus? Ja? Kurš apmaksā ēdienus uz galda, kas ir uzlikti? Kas apmaksā mēdījus? Kas apmaksā visu pārējo? Tā kā mans viedoklis ir tāds, ka mums jābūt iecietīgiem, jārespektē. Cilvēki ir dažādi, balti, melni, dzelteni. Rases ir ļoti daudz. Šodien cilvēki braukā pa visu pasauli. Bet tā kā Latvija izmirst, mums jācīnās par to, lai būtu vairāk ģimenes, lai jauni cilvēki ātrāk dibinātu ģimeni. Nevis vēlāk, bet ātrāk. Un tad priekos bēdos, lai sieva, vīrs ar bērniem kopā domātu, kā veidot veiksmīgu dzīvi. Man liekas, mums ir vajadzīgi vairāk pozitīvie piemēri par tādām lielām, stiprām ģimenēm. Tā ir vajadzīga propaganda. Propagandēsim nevis visatļautību, ka tu vari dzīvot, mainīt partnerus. Tagad runā partneru. Pagaid, kā? Ja tu esi apprecējies, dzīvo visu mūžu ar vienu sievu vai ar vienu vīru. Tagad partneru maiņa, tur tas. Pagaid, var gadīties, kad šķirās. Labi, vienreiz, divreiz, bet tu nevar būt tā, ka tur partners viens pēc otra un tā. Es vēlreiz saku, es uzskatu, ka šodien ir problēmas ar šo ideoloģiju. Un es personīgi domāju, ka ir jārespektē visi, bet mēs nevaram noliegt to, kad sieviete ir māte un vīrietis ir tēvs. Ja par to ir jāstāv, jācīnās, lai Latvijā dzimtu bērni. Kāpēc jūs nevis dzīvojat mierā, bet tik neatlaidīgi cīnāties politikā? Es gribu piesaistīt tik lielas investīcijas, kādas šeit nekad nav bijušas. Bagātā valstī viens var būt bagāts.